some time. It took some time. Yes. For visits. But this is excellent month because you know the Poland. Yes, very Yes, you have been there. Ring and results, and then we continue 3 o'clock in the morning is I wake up. So it was not. Okay. So that's it. Now it's done. Yes. Dear Eero, welcome into the Parliament of Latvia. It's a real pleasure to welcome you today in Latvian Parliament. We have discussed for a long time about this visit, and I'm really glad that you are here. You visited Latvia in 2011 together with all our non-diplomatic friends when we celebrated to commemorate the 20th anniversary of the de facto independence of our state. Sveicināti! Sākam preses brīfingu par godu Somijas Republikas parlamenta priekšsēdētāja Eero Heinaloma oficiālajai vizītei Latvijas Republikā darba valodas latviešu angļu un kā pirmajai vārds saimnes priekšsēdētāja Solfija Jālova. Godājamais Heinaloma kungs, godātie klātesošie, man tiešām ir patiesi prieks uzņemt šodien vizītē savu Somijas kolēģi, Somijas parlamenta priekšsēdētāju Eero Heinalomu kungu, kurš viesojās Latvijā jau 1991. gadā, kad mēs kopā ar Baltijas un Ziemeļu valstu kolēģiem atdzīvējām 21. augustā mūsu valsts 20 gadi de facto atgriešanos neatkarības atgūšanu. Taču Heinaloma kungs šodien turpina labi iesākt un iedibināt tradīciju, ka mēs sadarbojamies ne tikai Baltijas un Ziemeļu valstu līmenī, bet ka mēs savas attiecības veidojam un stiprinam arī divpusējā līmenī. Un tam par pamatu ir tiešām labas un draudzīgas, ļoti intensīvas attiecības visos iespējamos līmeņos. Mums ir laba sadarbība gan valdības līmenī, gan parlamenta līmenī, gan pašvaldību, gan nevalstisku organizāciju līmenī. Un tas ir tāpēc, ka gan Somija, gan Latvija jūt savu atbildību kā Eiropas Savienības valstis, lai nodrošinātu stabilitāti un labklājību gan reģionā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Un arī parlamentārā līmenī mēs uzturām ļoti labus kontaktus, kā jau es minēju, ne tikai formātā NB8, kas ir 3 Baltijas valstis un 5 Ziemeļu valstis, bet kas ir tāds nozīmīgs formāts, jo arī šogad, kad Latvija ir prezidējošā valsts Baltijas asamblējā, mums arī Baltijas asamblējas viena no prioritātēm ir tieši attiecības Baltijas jūras reģionā, tātad tās ir tie jautājumi, ko mēs pārunājām. Un tas, ko mēs savā pirmajā īsajā tikšanās reizē pārunājām, protams, ir jautājumi par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Es izteicu arī pateicību Somijai par atbalstu, līdz šim sniegto atbalstu, lai Latvija varētu kļūt par OECD dalību valsti. Protams, mēs pārunājām situāciju Eirozonā, es informēju par mūsu iekšpolitisko aktualitāti, par pievienošanos eiro, un mums ir ļoti svarīgi mūsu draugu sabiedroto partneru, tādu kā Somija, kas ir Eirozonas valsts viedoklis par to, kādas ir problēmas, kāda ir plus un mīnus pievienojoties Eirozonai. Protams, mēs runājām arī par ekonomikas attīstības jautājumiem, jo Somija ir viens no mūsu lielākajiem ekonomiskajiem partneriem, kādā veidā šo izmantot, lai mūsu abas valstis no tā gūtu iespējami lielāku ekonomisko labumu, un, protams, par daudziem dažādiem jautājumiem, kas varētu būt mūsu parlamentārās sadarbības turpmākās attīstības pamatā. Es labprāt dotu vārdu savam Somijas kolēģim. Speaker of the Parliament, once more I would like to thank for the possibility to be here.
Paldies par excellent iespēju relations between our countries and būt also šeit, šajā our valstī un parliaments. satikties ar manu Latvijas neighbors, kolēģi. I would like to say. Mūsu valstu And, attiecības we ir have ļoti excellent labas gan cooperation in valdību, gan parlamenta līmenī. family Mēs esam of ļoti Nordic labas and kaimiņu Baltic valstis. countries. Es piederu pie vienas Ziemeļu un Baltijas Every year, valstu ģimenes. Mums ir several times vairākas to tikšanos katru gadu, special vairākas reizes, Nordic Baltic starp kurām vissvarīgākā ir Speakers Ziemeļu un conference, Baltijas which is valstu a very spīkeru important part konference. of our Latvija, framework Somija ir vispār cooperation. ļoti svarīga valsts. Mums ir ļoti plašas Latvia is a ekonomiskas very attiecības. important country for Latvijā ir Finland. vairāk nekā 300 Somijas Yeah, uzņēmumu. Un mēs ceram, ka economic tiem būs iespējas cooperation. attīstīties arī nākotnē, There are jo more than mēs 300 ļoti ceram, Finnish ka companies uzņēmēju darbības who have klimats invested šeit here, arī who are nākotnē working būs here in stabils. Latvia. Un tas dos And there lielas are iespējas still turpināt great gan šiem possibilities uzņēmumiem, in the gan future for pieņemt lēmumus par new jaunu investments here uzņēmumu and, dibināšanu vai jaunu for investīciju that kind veikšanu. of good cooperation. Protams, jebkurā Eiropas We hope Savienības valstī, that the lai business kādas climate here sanāksmes will be stable notiktu, visi vienmēr and will runā give par a real possibility eiro for also zonas Finnish krīzi. companies to Un, not only continue protams, šajā their ziņā work, ir but jādara ļoti smags darbs un jāpieņem make ļoti new svarīgi decisions, lēmumi. new Mēs ļoti decisions. apsveicam Latviju ar to, ka to var uzskatīt course, par I suppose paraugu visai there isn't Eiropas any Savienībai, meeting in jo Europe tas now pierāda to, where we ka could pieņemot smagus lēmumus, var do the arī pārvarēt discussions krīzi. without Un mentioning mēs ļoti that apskaužam euro jūsu crisis izaugsmi, kas is ir something which vairāk kā is 4% important for some. salīdzinājumā Somijā. Šogad būs And, aptuveni it 1% needs a lot of ekonomiskas izaugsmes rādītājs un and, nākamajā gada mazliet good vairāk. decisions in Un every tagad member runājot state par of mūsu the pieredzi European Union, Eirozonā. instead of the Eurozone. Pirms vēl However, iestāties I was in the Eirozonā, possibility to Somija ļoti rūpīgi izpētīja Latvia visus Parliament jautājumus, kas ir saistīti ar šo for the work you have done, tēmu. because Un Latvia is, I would say, 90. an gada example beigās, kad bija for- diezgan smaga for the whole European situācija, Union, mēs that 2 gadu garumā by ļoti being sīki ready to apspriedām šo make jautājumu. also the Gan hard visas decisions sabiedrības you can resolve vidū, your gan problems. ar darba The tirgus growth figures pārstāvjiem, here are something darba tirgus which we have to organizācijām. avoid. Un mēs secinājām, Invite, ka, ja kāda valsts vēlas piebiedroties Finland and Eirozonai, other tad parts of tai ir Europe. jāsaprot zemes inflācijas politika. 4% Un tagad mēs jau vairāk nekā 10 gadus amazing esam figures. Eirozonā, un cilvēki ir ļoti apmierināti arī pēc šiem 2 vai 3 krīzes gadiem, jo mēs pilnībā pieņēmām šo zemes inflācijas politiku, bet tas vienlaikus mums nozīmēja arī ļoti zemes kredītu likmes. Jo es ļoti labi vēl joprojām atceros, kā 90. gadu beigās, kad bija ļoti smagi gadi un kad bezdarba līmenis sasniedza aptuveni 18%, mums banku procentu likmes aizdevumiem bija aptuveni 16%, un tagad salīdzinājumā tās ir aptuveni 1–2% iedzīvotājiem. Bet, protams, ieguvēji bija ne tikai visi sabiedrība kopumā, bet arī uzņēmumi, jo iestāšanās Eirozonā ļoti veicināja mūsu eksportu. Tā bija īpaši noderīga mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tā arī sekmēja modernizāciju un mūsu ekonomikas struktūras pārmaiņas. Bet vispār var teikt par Somiem, ka tie ir cilvēki, kas ļoti stingri ievēro jebkādus noteikumus. Tāpat notika arī ar iestāšanos Eirozonā, kur mēs ievērojam pilnīgi visus ar to saistītos noteikumus. Un mums bija milzīgs pārsteigums, kad mēs atklājām, ka ne visas Eirozonas dalībvalstis darīja tāpat. Bet šobrīd mums būs jāpievērš uzmanība tam, lai tā notiktu pēc iespējas vairāk. Kopumā es ceru, ka šīs vizītes laikā es varēšu apspriest arī citus jautājumus, jo mums ir ļoti svarīgi gan divpusējā sadarbībā, gan Baltijas jūras jautājumi, gan Ziemeļu dimensija un Austrumu partnerībā. Paldies!